kas notiek, teiksim, ar šīm plasmasas skaidiņām, kas procesā paliek pāri? Valsts vides dienas Ā, jā, vienmēr par tām skaidiņām, jā. nepiesienās pie skaidiņām. Nav noslēpums, ka mūsdienās pasaulē ir ļoti daudz dažādu plasmasas produktu. Viens no produktiem, kurā ir visvairāk plasmasas detaļu, ir automašīna. Un tāpēc arī man, kā sociāli atbildīgam cilvēkam, kas savu automobīli nodevis autopārstrādē, interesē, kas notiek ar autoplasmasām. Šai mašīnai mēs redzam, ka bumpera vairs nav, bet viņš mums ir noņemts nost un atrodas šeit uz galda. Tāpēc uzdosim jautājumu Edžum, kas notiek ar automašīnu šīm plasmasām, konkrēti ar bumperi, tad, kad viņš nonāk pie jums autopārstrādē. Tālāk mēs viņu izskatām smalkāk, ja, lai nav kaut kādas metāla detaļas klāt, kaut kādi mazie lukturīši, kā šeit viņi laikam bijuši, bet viņi ir Izņemti jau ņemšanas procesa laikā izkrituši. Vizuāli apskatāmies, viss ir kārtībā. Tālāk mēs viņu sadalīsim nedaudz mazāk. Mēs esam viņu sadalījuši uz pusēm, pārbaudījuši, vai tur nav nekas liekas. Un nesam. Ar šādiem zāģiem jūs viņu arī ikdienā zāģējat, pareizi? Jā, tas ir vispareizākais veids, jo plasmas tad netiek dedzināts, viņš tiek sagriezts, neizdalās nekādas kaitīgas vielas. Pirms viņš tiek noņemts no automašīnas, tālāk atdalīts no visiem liekiem piemaisījumiem, lai paliek plikšs plasmas materiāls, tālāk jūs viņu sadalāt izmērā, kas ir atbilstoši transportēšanai, un kur viņš dodas tālāk? Viņš dodas uz pārstrādes uzņēmumu, kas tālāk ar viņu sašrēderē mazākos gabalus. Jā, tas notiek šeit pat Latvijā, vai tas ir kaut kur ārpus valsts? Mēs konkrēti to nododam Lietuvā.